prezidents Andris Bērziņš. Labdien! Man prieks un gods būt ar jums atkal kopā. Mums izveidojusies laba sadarbība, un no manas puses ir piedāvājums viņu turpināt, jo es domāju, ka viņi ir appusēji auglīga un virza mūs uz priekšu. Resnā kungs jau tā precīzi nosauca tos cilvēkus. Es par vēlēšanām neko nerunāšu, tikai izteikšu to vienā teikumā, ka mana sapratne ir tomēr, ka mēs arī šajās vēlēšanās izvēlamies tos cilvēkus, kas sevi parādījuši ar reāliem darbiem. Es apņemos apgalvot, ka Latvija ir droša zeme. Es tikko nāku no iepriekšējā pasākuma, kur ģenerāļa pakāpi saņēma pulkvedis Kalniņš, kas ir Latvijas zemesardzes vadītājs. Man ir visciešākā pārliecība, ka ar viņa pieredzi un visu pārējo mūsu augstāko militāru personu pieredzi mēs spējam un spēsim nodrošināt savu drošību, savu aizsardzību. Es esmu pārliecināts, ka mēs spēsim izveidot drošu un stabilu Latvijas valsti. No manas puses šeit, ko es ar saviem darbiniekiem jau esmu centies veicināt, ir 3 pamat uzstādījumi. Mums ir jāstiprina savas pašvaldības. Tas būtu pirmais. Jo saprotiet, ka pilnīgi skaidri esošā situācijā, lai mēs būtu stipri valdības un vairuma Latvijas pārvaldes institūcija, ir jāstrādā Eiropā. Kārtību un visu pārējo šeit ir jānodrošina pašvaldībām. Viņas to spēj, to jūs varēsiet arī redzēt tuvojošās Saeimas vēlēšanās cilvēkus, kas sevi pierādījuši tur. Otrs, mēs diemžēl atpaliekam un negribam atklāt par to runāt, ka valdības un it sevišķi ministru prezidenta rīcības spēja ir nepietiekama. To mēs skaidri redzam šajā te situācijā, ka tuvājās vēlēšanas, tā parasti 3 līdz 5 ministri kaut kur aizdreifē. Mūsu kaimiņu zemē jau sen ir situācija, kad Igaunija, es domāju, kur tiek tikai Saeimā apstiprināts ministru prezidents, un viņš izvēlās savus ministrus un strādā to laiku, kamēr viņam ir Saeimas uzticība. Tas ir viens no būtiskajiem aspektiem, ar ko mēs atšķiramies no saviem kaimiņiem. Kaimiņi jau spēr nākamos soļus, ka ministra prezidents varēs savā darbības laikā mierīgi mainīt, radīt jaunus, nomainīt esošos ar savu iniciatīvu. Un tas, protams, noved pie tā, ka šai partijai, no kuras būs ministra prezidents, būs nesamērojami lielāka atbildība. Un trešais jautājums, acīm redzot, mums ir tāds. Kāpēc mums ir šī te saruna, ka partijas ir tik daudz? Kāpēc tiek teikts, viņas rīkojas kaut kādās šaurās interesēs? Mūsu visas partijas, es baidos precīzi, cik uz šobrīd ir, 55 ir noteikti. Viņas kopā visas ir mazākas
kā kaimiņu Igauņu lielākā partija. Tad saprotiet, cik lielu mūsu daļu šīs partijas pārstāv un ko mēs no viņiem gribam sagaidīt. Tāpēc es katrā gadījumā šo te Resnā kunga tēzi, es viņu varbūt paplašinātu tādā veidā, ka balstīsim tās partijas, kas spēj atrast kopīgo viedokli ar citiem un veidot kaut ko lielāku un nākotnes stabilāku. To, ka latvieši prot izveidot daudzas partijas un vienalga spēja arī tajās iekšēji nesasniegt vienošanos, to mēs esam pierādījuši, bet mums ir laiks pierādīt kaut ko citu. Tāds man ir nākotnes redzējums, un tas ir tiem rokās, kas tiks ievēlēti 4. oktobrī. Lai mums visiem skaidrs prāts un skaidrs mērķi nākotnē. Es esmu pārliecināts, ka mūsu ceļš ir tomēr drošs, ka mēs ejam pareizā virzienā, un viss ir mūsu rokās. Paldies!